Sveicināti! Šodien vēlos jums pastāstīt par Kioti markas traktoriem. Kioti traktori ir dzimuši Dienvidkorejā, kur arī tiek ražoti. Un jau 20 gadus Kioti oficiālais pārstāvs Latvijā ir akciju sabiedrība Ferrus, kur sortimentā ir plašs traktoru klāsts ar jaudu no 25 līdz pat 140 zirgspēkiem. Un tūlīt pat jūs varēsiet tuvāk iepazīties ar Kioti traktoru modeļiem. Sāksim ar vismazāko 25 zirgspēku sēriju. Tai pieder gan šis nelielais traktoriņš man priekšā, kuram ir 1 litra dzinējs, gan mazliet lielāks ar 1,6 litru dzinēju. Neatkarīgi no dzinēja tilpuma, šie traktori ir ļoti viegli lietojami. Piemēram, ar šo komunālo vai piemājas traktoru būtībā var braukt tik viens bez īpašām priekšzināšanām. Vajag tikai mazliet apgūt traktoru vadību. Kas zīmīgi, tad džostiks šeit atrodas blakus vadītāja sēdeklim, nevis priekšā, tāpēc frontālo iekrāvēju lietot ir daudz vieglāk. Ja mums ir nepieciešams mazliet jaudīgāks traktors pēc, piemēram, hidrosūkņa jaudas, līdz ar to mēs gribam uzlikt lielāks vai jaudīgāks uzkaras iekārtas, tad noteikti ir vajadzīgs šis. Kā jūs redzat, nevienam no šiem traktoriem nav kabīnes. Ja kabīne ir nepieciešama, mums jāpaiet tālāk. Šis ir viens no mazākajiem traktoriem, kas pieejams ar kabīni, un tas šo tehniku padara ļoti piemērotu komunālajiem darbiem, jo mēs taču gribēsim to izmantot arī ziemā un sliktos laika apstākļos. Turklāt traktors joprojām ir ļoti kompakts, ar to var mierīgi braukt pa trotuāriem. Tagad paskatīsimies, kas notiek Kioti traktora kabīnē. Lai gan pats traktors ir ļoti kompakts, kabīne ir negaidīti plaša un komfortabla. Visiem stikliem ir ultravioleto staru aizsardzība, šeit ir gaisa kondicionieris, var dabūt arī multimēdiju audio iekārtu, kurai ar Bluetooth var pievienot viedtālruni, te ir arī telefona lādēšanas vieta, un pats galvenais, šeit ir komforta sēdeklis. Pirms ejam tālāk, vēl viena maza detaļa. Kabīnei durvis ir abās pusēs, un tas, protams, ir ērti pilsētas apstākļos. Jūs droši vien jau ievērojāt, ka zem traktoru modeļa nosaukuma ir atrodama burtu kombinācija HST, un tas nozīmē, ka visiem Kioti traktoriem, ieskaitot arī pašus mazākos, ir iespējama hidrostatiskā transmisija. Vairākiem tā jau ir obligāta. Un mūsdienās modernajiem traktoriem tā faktiski ir tikpat pašsaprotama kā vieglajām automašīnām automātiskā pārnesuma kārba. Tagad par šo traktoru. Dzinēji ir tieši tādi paši, bet šis traktors ir lielāks. Lielāka ir arī kabīne, un pats galvenais, šo traktoru mēs varam izmantot nelielos lauksaimniecības darbos. Uz to norāda jau priekšējie riteņi. Turklāt riteņa attālumu ir iespējams izmainīt, tātad pārstatīt, un ar šo traktoru jūs jau varēsiet braukt starp vagām. Iztēlosimies situāciju, ka jūs pilnībā apmierina traktora gabarīti, taču nepieciešama lielāka jauda. Nav problēma, ka Kioti ir tāds traktors, un tas saucas CK4030. Tātad 25 zirgspēku vietā mums ir 40. Bet, ja jūsu prasības ir vēl augstākas, tad mums jāskatās lūk uz to traktoru. Bet šis Kioti traktors ir traktors uzvarētājs. Bez jokiem. Tieši šis Kioti modelis ir atzīts par labāko žurnāla Profi 6 mini traktoru salīdzinošajā testā. Un it īpaši Profi autori ir uzsvēruši atsaucīgu dzinēju, zemu degvielas patēriņu un izcilu manevrētspēju. Tas ir tāpēc, ka traktoram ir ļoti laba jaudas un gabarītu attiecība. Turklāt šim traktoram ir pieejams arī ļoti plašs papildu aprīkojuma klāsts. Nu vai vēl jābrīnās, ka šis šogad ir vispirktākais Kioti traktors Latvijā. Iespējams, ka jums radies priekšstats, ka Kioti ražo tikai mini traktors. Nu tad paskatieties uz šo. Jau izmērs mums saka priekšā, ka te ir darīšana ar reālu lauksaimniecības tehniku. 2,4 litru turbodīzeļa dzinējs attīsta 73 zirgspēkus, un kompakto izmēru dēļ šis modelis ir ļoti iecienīts viegliem lauksaimniecības darbiem vai, piemēram, darbu veikšanai lopkopības fermās. Šīs Kioti traktora modelis jau ir aprīkots ar mezgliem, kas ir nepieciešami specifiskiem lauksaimniecības darbiem. Nu, piemēram, te ir power shuttle pārslēgšanas svira tieši uz stūres, pārnes un kārbas svirā ir elektroniskā sajūga poga, un šeit aizmugurē ir vēl viena svira, kas darbina tā saucamo duālo transmisiju. Tātad mēs varam ieslēgt vai nu pazeminātos, vai tā saucamos īpaši lēnos, jeb agrāros pārnesumus, kas, piemēram, ir nepieciešami, teiksim, augļdārza kopšanai. Un šis bez šaubām ir mans favorīts. Pirmais Kioti traktors pamatīgākiem lauksaimniecības darbiem. Kioti HX sērija. Jauda no 90 līdz 140 zirgspēkiem, planetārie pārvadi un citas lietas, kas raksturo jau tādus pamatīgākus traktorus.
Šīs traktora modelis jau ir tāds, kur daudzas svarīgākās lietas ir atrodams traktora aizmugurē, nevis priekšā. Lūk daži piemēri. Piemēram, iznestā jeb ārējā vadība jūgvārpstai un uzkars ierīcei. Protams, tā ir elektrohidrauliskā. Šīs kloķis savukārt vada tā saucamo ground PTO, jeb saistīto jūgvārpstu. Un tas šo traktoru jau padara diezgan piemērotu sejmašīnas vilkšanai. Jā, Kioto HX jau ir traktors, nevis mini traktors. Nu, ko tai vadības ierīces? Aizmugurējās uzkars vadība pilnībā integrēta roku balstā. Šis džostiks savukārt vada 6 hidro izvadus. Ja mēs runājam par vadītāju, jeb operatoru ērtībām, tad stūres kolona jau regulējas lūk šādi, nospiežot pedāli. Protams, arī sēdeklis ir puspagriežams dažādiem lauksaimniecības darbiem. Pati kabīne ir ar mehānisko amortizāciju, ja, un mums virs galvas ir pat lūka, bet ārā ir LED apgaismojums. Kioto traktori sevi pierādījuši gan mazos lauksaimniecības darbos, gan komunālo darbu veikšanā. Iepazīties ar Kioto markas traktoriem klātienē iespējams Rīgā, Gramstas ielā 90, un tur Ferrus komanda palīdzēs izvēlēties traktoru atbilstoši pircēju vajadzībām un vēlmēm.